Esi mūsu aizsargu valsts, Dievs. Esi mūsu bruņojums, mans Dievs. Esi mūsu drosme, mans Dievs. Pārliecības spēks, Dievs, kungs. Halleluja. Māci mūs dzīvot tā, kā dzīvo tu, Dievs. Vienlīdz kā tas ir debesīs, tā arī šeit uz šīs zemes, mans Dievs. Lai mēs esam staigājoši brīnums pasaules acīs, mans Dievs. Jo mēs uzvedamies savādāk, mēs reaģējam savādāk, mēs domājam savādāk, mēs attiecamies savādāk un savādāk esam motivēti, mans Dievs. Jo mūsu piepildījums esi tu, Dievs. Nevis šīs dzīves krāmi, Dievs, kungs, bet tu, Tēvs. Savos bērnos. Paldies, paldies, paldies. Paldies par tavu mīlestības intensitāti, mans Dievs. Paldies par tavu mīlestības blīvumu, mans Dievs. Paldies par Tevis sātu, Tēvs, mūsu sirdīs. Paldies, ka mēs esam aicināti mieram un tu tā nomodā par to, lai tas tā būtu, mans Dievs. Tavs vārds vēstī mieru, mans Dievs. Tavs vārds vēstī mieru, Dievs, kungs, nemieru vidū, mans Dievs. Un tas ir kārtīgais brīnums. Paldies, svētais gars, ka tu sniedz šo dievišķo realitāti, Dievs. Šo dievišķo visu spēju, mans Dievs. Lai tev ir gods un slavu. Paldies, ka mēs nepiedzīvojam deficītu pēc tevis, mans Dievs. Mēs tā vietā liekam slāpes pēc tevis, mans Dievs. Mēs esam slāpstoša tauta, mans Dievs. Slāpstoša ģimene pēc savu tēvu, mans Dievs. Tēt esi mājās, tēt esi mājās, tēt esi mājās, tas ir mūsu sirdīs. Paliekoši. Halleluja. Slavu Tev, Jēzus, slavu Tev, Tēvs, slavu Tev, Tēvs. 2. Korintiešiem 9. nodaļas 6. 7. pants, te ir rakstīts tā, bet to es saku, ka sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus, un ka sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ja mums ir aprēķinis, ka mēs jūtīsimies svētīt tad, kad mēs būsim apkrauti ar visādām grabažām, kas, zināmā veidā, kaut kādā veidā kalkulējums naudas izteiksmē, es domāju, ka tā būs nepareiza pozīcija. Man tā liekas, ka atbilstoši tām izstrādēm, ko Dievs dara pie mūsu sirdīm, no tā izejoši mēs varam atraisīt tik lielā pakāpē, cik lielā mērā mums Dievs dod, sīkst vai nesīkst. Ja jūs it kā ignorēsiet šo sīkstumu un, zināmā veidā, ne, es dāsni pļaušu, mēs jau teicām vēlreiz, ka nauda bojā cilvēkus, ja sirds nav sagatavota tam. Nauda bojā cilvēku, bet Dievs nebojā savu tautu, nebojā savu ģimeni. Tāpēc ir jāzina tas līmenis, kurā dotajā momentā jūs varat dot un kurā brīdī faktiski Dievs varbūt jūs tiešām aktivizē uz kaut kādu konkrētu rīcību, kur jūs varat dot varbūt neparasti vairāk nekā līdz šim. Bet katrā ziņā nevajag šo te pantu skatīties tā, ja es sīk sēju, tad es sīkst pļaušu, ne, es gribu pļaut ļoti daudz. Bet ja tu nopļaus ļoti daudz un nemācies ar to tikt galā, un tas var samaitāt tavu sirdi, diez vai Dievs to darīs. Diez vai viņš to darīs. Tāpēc, saka vēlreiz, ir jāseko savai sirdī un jāļauj, lai Dievs izstrādā visus tās sirds pārmaiņas, kas atbilstoši der tam, lai naudu varētu lietot bez saspringuma un ne sev par ļaunu. Ik viens, lai dara, kā tas savā sirdī ir apņēmies, ne smagu sirdi vai piespies, jo priecīgi devēja Dievs mīl. Jūs zinat šo te momentu, ja jūs nedodat priecīgi, tad Dievs diez vai to mīl. Tā kā ir jābūt kaut kādai iekšējai atraisei to darīt. Katrā ziņā viņš saka nepiespiesti un ar smagu sirdi. Tā kā tas atkal jāskatās, kādā veidā sirds mums liek reaģēt uz šo te lietu. Ja? Te ir tāds moments, ka viņš runā par sirdi un es saprotu vienu lietu. Man ir jautājums vispirmā kā tām pašam sev, kam pieder mana sirds. Kur viņi ir adresēti un kur viņi noguldīti un kur viņi nolīti. Kā rokās viņi stāv manās paši vai kāda cilvēka rokās, kuras varbūt kaut kādā veidā dzīvē ar aprēķinu, ka varbūt man kaut kas atliks. Jeb šo sirdi atdot Dievam, visbagātam Dievam, kas māk šo sirdi sakārtot un izveidot tā, atbilstoši tam parametram, kāda ir viņa paša sirds. Un tad lūk ir tā, ja, ka viņš saka tā, ka ar lielu sirsnību korintieši piedāvāja, es to saprotu, ka tie korintieši, ne Maķedonijas, ja, te draudzēs, ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajā mīlestībā un ziedoja vairāk kā cerējām sev pa priekš Dievam, un pēc Dieva prāta arī mums.
Es domāju, ka šeit arī skaidrība ir ieviesta. No sākuma mums jādod sev visi Dievam, lai mēs varētu atbilstoši gudri rīkoties un atbilstoši dot šajos te sējas laukos tik, cik Dievs ir vēlās, lai mēs to darītu. Ik viens, lai dara, kā tas savā sirdī ir apņēmies. Vārds apņēmies grieķu valodā te šādi formulējumi. Tas nozīmē izvēlēties kaut ko kā galveno savā dzīvē. To, kas ir pirmkārt, dot priekšroku, saprast un nolemt to, kas liekams galgalī iepriekšā visam. Vispirms tā ir, tad ir runās arī par mērķtiecību, apņēmību un gribu. Restīvi, tas ir tas, kas mums sirdī vajadzētu būt skaidri un gaiši. Es to vēlos vai es to nevēlos, vai Dievs mani atbalsta pie tā, vai Dievs mani neatbalsta pie tā. Ne visur jums ir jādod un nevienmēr jums ir jādod. Tas arī skaidrs. Tiksim galā ar šiem jautājumiem. Nesaspringstiet, ja jūs neko nedodat. Nav tajā lietā, kā saka, tur svarīgi, vai tu dod vai nedod šajā ziņā. Svarīgi, lai Dievs, kā saka, motivē šīs lietas darīt un attiecīgi virzīt jūs, jeb stimulēt, jeb rosināt jūsu sirdi atbilstošam solim. Nākamais, kad Dievs priecīgi devēja mīl. Priecīgs nozīmē, lūk, kāds ir tas prieks, kādā veidā Dievam tas ir labpatīkam, tad, kad jums ir naudiņa un jūs nākat uz šo naudas ziedojumu, šo aktavu, tā teikt, un lieciet draudzes, tā teikt, ziedojumu traukā. Priecīgs tas nozīmē, interesanti, pārgalvīgi jautrs. Pārgalvīgi jautrs, priecīgs, tāds, kad iekšā tu jūti patīkams sajūtu to darīt. Tas kaut kas jautrs, jauks, labvēlīgs. Tu esi mudināts, skubināts, iedvesmots, gribēt vēlēties labprāt un ar prieku. Tas ir kaut kas gaišs un mundrs. Es to tiešām gribu, es to vēlos, jo es šo naudu, jeb šo savu ziedojumu neatdodu zaglim, es to atdodu tā teikt Dievam kā svētītājam. Viņš to novērtēs. Daudz saspringst arī pie tā, ka viņiem liekas, ka faktiski es neesmu iesējis tur, kur man to vajadzētu iesēt. Man pārsteidz viena interesanta lieta, ka tur rakstīs, ka sējējs izgāja sēt, un viņš sēja uz 4, tā teikt, vismām, ja tā var izteikties, jā, kur es domāju, ir gan sējējs, absolūti nekompetents. Kāda jēga sēt ceļa malā? Kāda jēga sēt akmenī? Kāda jēga sēt kaut kur ēšķainā vidē? Un tāpat laikā viņš sēja. Viņš ir tik bagāts, ka viņš spēj sēt. Mums ir jābūt labvēlīgai augsnē, ja? Un attiecīgi tas ir tas, ko Dievs vēlās no mums. Bet tad es arī saprotu, ja mēs kaut kur pārmetam sevi, ja bažiemies, ja apsūdzētais čuks mums ausīs, man nav tāpēc, ka es neesmu iesējis tur, kur man tas bija jāsēj, ja es esmu aizšaus garām ne uz tiem laukiem, tad es domāju, ka atkal tas ir kaut kādā veidā nepareizi, ja? Jo Dievs svētī motivāciju. Dievs svētī motivāciju. Mēs varam kļūdīties, bet Dievs vispirmām kārtām svēja motivāciju. Viņš redz, kad mēs gribam dot. Varbūt esam kļūdījušies, tas nekas, bet viņš stāv nomodā mūsu motivāciju. Viņš mūs iemācīs pareizi saprast, kur vajag un kad vajag un cik vajag un tā tālāk un tā prom. Bet motivācija, viņš ir sirds prāta tiesnesis, tur rakstīts. Un tas ir galvenokārt, uz ko viņš liek, tā teikt, akcentu un savu tā teikt, nomodu fokusu, ja? Smaga sirds, ne ar smagu sirdi. Nu, ko nozīmē smaga sirds? Čekojiet paši, kas jums tur iekšā ir, bet tas nozīmē to, ka mokoši, smagi, bēdīgi, skumji, jums ir nepatika, nelabprāt, jūs gribat atradīties šo naudu un tā tālāk. Dievs negrib izmocīt no jums ārā kaut kādas naudas gabals. Negrib viņš pacietīgi pagaidīs, kamēr jūs būsiet gatavi. Ja jūs šodien esat gatavi, atdodiet savu sirds Dievam, rītdien jūs būsiet gatavi. Ja rītdien nebūsiet gatavi, tad īstenībā Kristus atnākšanas būsiet gatavi, nav problēma. Labprāt, tas nelabprāt, ja negribot un tā tālāk. Piespies grieķu valodā nozīmē tad, kad jūs kāds piespiež. Es domāju, ka svētais gars nekādā gadījumā nevienu te nepiespiež. Nav prieka, ja tev kaut kādā veidā cilvēki ir piespies darīt to, ko viņi negrib. Tas ir šausmīgi, es teikšu tā. Un acis to parādīs. Acis tos parādīs, ka tiešām tā mūsu sirdīs ir. Nav vajadzīgs aktivizēt šādus maldīgus un nepareizs procesus. Tā nav svētība nekādā gadījumā. Piespies nozīmē ar vārdu, tas ir kaut kas tāds, kad liekas ir nepieciešamība, ja, kurā, godīgi sakot, jūs zinat, ka ir nepieciešamība, un tā nav tā teikt apsūdzētājs vai nosodītājs, un atbilstoši tad metās jūsu smadzenēs un domu procesos un domu pasaulē, un tas spiež uz leju, tāpēc, ka redziet, tur tā tālāk, redz, ir vajadzība, bet tu šo vajadzību neesi reaģējis. Piespies tas nozīmē arī kaut kas tāds, kas ir spaidīgs, mokošs, kad ir prasības un kad ir vajadzības. Piespiest, tie patiski, tur tas grieķu vārds saka, mokoši liekt, piespiest vienkārši, tu to dari, tu to spēj šo soli un rīkojas atbilstoši tam. Tā kā vienmēr sakot, ja mēs esam svabadībai atsvabināti, tad es saprotu vēl lietu, rīkoties brīvi, Kolosiešiem 3.23 saka to, ja, ka visu, ko dariet kā tam kungam, no sirds.
lai sirds ir līdzdalīgi visā tajā, kas atbilstoši saucās ziedojums. Un jūs to varat darīt droši, ja, bet tie, kas arī nedara, nejūtaties vainīgi, ka jūs to nedarat. Ja. Es šodien to nedarīšu, tā kā es nejūtos vainīgi, es piepulcējos tiem, kas šodien to nedarīs, tā kā nav problēma. Nu, uz priekšu, paldies! Es tev ļoti lūdzu, kungs, lai pilnīga paļāvība un uzticība ir cilvēkos, Dievs, kungs, saglabājoši Tēvs, arī turpmāk visās nākamās dienās, mans Dievs. Paldies, kungs, ka tu esi svētītājs, ka tu esi liektu Dievs, kungs, realizētājs un atbildētājs, mans Dievs. Paldies, ka tu esi mūsu absolūtā atbildi, Dievs, kungs, mūsu absolūtām vajadzībām visā. Paldies tev, Jēzus, paldies, ka tu stāv nomodā par saviem bērniem. Lai ir svētīta šī nauda un lai tā ir auglīga. Nu jā, es pagājušreiz iesāku tās lietas attiecībā uz Bill Johnsona atziņām un ka viņas ir savstarpēji tādas auglīgas arī attiecībā uz manu sirdi un viņas aktivizē kaut kāds pārdomu process arī manī. Un tāpēc es domāju, ka, teiksim, tos domu graudus vai, teiksim, tās atziņas, kuras viņš pagājušā gadā izteica, kalpojot šeit Latvijā, tad es viņas vēlreiz gribu varbūt atsaukt atmiņā, jo tāpat mēs visu neatceramies un mēs esam varbūt toreiz baudījuši to visu, bet godīgi sakot, laikam daudz, kas ir paslīdējis garām, varbūt nav noturīgi palicis pie mums. Es esmu sapratis vienu lietu, tas, ka mēs kaut ko zinām, tas vēl nenozīmē to, ka mēs to piedzīvojam, pārdzīvojam, ka tas ir kārtīgi un pamatīgi iesējies mūsos. Tas, ka mēs vienkārši zinām to savā galvā, tas vēl nebūtu nenozīmē to, ka to zinām un tā dzīvo mūsu sirds. Tā kā es saprotu, redz, mēs visi to zinām, ja, kaut vai šādas te frāzes mēs lasām atkal un atkal, ja, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūst, bet dabūt mūžīgo dzīvību. Skaidrs, mēs to nolasām, mēs šo pāntu zinām no galvas, bet ja mēs apsēžamies un mierīgi padomājam par šo te pāntu, tad mēs sāksim ieraudzīt dziļums. Mēs sāksim ieraudzīt Dievu sirdi un visādi citāds, teiksim, dažāds aspekts un pakārtots atziņas, ja, kas godīgi sakot pārsteidz. Kaut arī, teiksim, lasot tekstuāli, mēs šo pāntu zinām no galvas un ikā neviena ar to pārsteigt nav iespējams. Vēl kas, ja, ka varbūt es daudzjādā ziņā kaut kur atkārtošos. Man ir ļoti daudz teksti, kas runā jaunā derībā attiecībā uz atkārtošanās svētībām. Man ir viena tāda atziņa. Ja atkārtošanās ir zināšana māte, kāds to laikam ir teicis, ja atkārtošanās ir zināšana māte, tad gribētos cerēt, ka viņas vīrs noteikti nav stulbs. Ja? Nu, tas ir tā, ja jūs saprotat, par ko es te runāju, vai ne? Tā kā laikam atkārtošanās, domāju, nāk mums kaut kādā veidā par labu. Un es nezinu, es arī klausos gadiem atkārtotas lietas, bet katru reizi tu kaut kādu nianses atdzirdi pirmo reizi. Kaut kādu nianses. Un vēl bez tam, es nezinu, kādā veidā dara brīnumu vārds kā tāds, kad jums ir kaut kas noskanējis, kaut kāda frāze, bet kā viņi nostrādā uz jūsu sirds, kā atklāsmes un apskaidrības, teiksim, tāds atklājums vai piedāvājums vai devums no Dieva. Tāpēc vienkārši paļausimies un ticēsim, ka vārds ir svētīgs. Mēs vienkārši laidīsim apritē vārdu, un lai vārds pats izdara to brīnumu, kas katrai sirdī ir nepieciešams. 2. Pēterī 1. nodaļā 12, 13, 15 ir tāds teksts. Pēters saka tā, tādēļ es ar vienu jums atgādināšu, kaut gan jūs jau to visu zinat un esat nostiprinājušies tādā patiesībā, kas jums tagad ir. Jo kamēr esmu šī mājoklī šeit fiziski, es tur par savu pienākumu jūs modināt ar atgādinājumiem, modināt, uzturēt mūžu, nepārtraukti tādu garīgu nomotu stāvokli, lai mēs neaizmiegam, lai mēs neizštepselēmies, lai mēs nepadziestam, lai tur kaut kādā veidā mēs neapdziestam. Ja? Tas ir tāds svarīgs moments. Es rūpēšos par to, ka jūs arī pēc manas aiziešanas varētu to vienmēr turēt piemiņā. Un te ir vēl viens tāds instants moments. Tas ir Mateja 13. nodaļas 52. pāns. Tāpēc ir katrs rakstu mācītājs mācīts debesu valstībai, ir līdzīgs nama kungam, kas izdod no savu krājumu jaunas un vecas jau zināmas lietas. Tā kā principā varbūt uztversim šo lietu tā svaigi un skaidri, un tas, ka mēs kaut ko varbūt jau zinām, tas, es saku vēlreiz, ja, tas nebūtu nenozīmē, ka tas mums traucē. Viņš bieži atgādināja, Bills Johnsons bieži atgādināja tādu frāzi, es nerunāšu gāri, jo tas ir mūžīgs evaņģēlijs. Vismaz atklāsmes grāmatā par to tā teikt, tiek apgalvots, ka viņš ir mūžīgs evaņģēlijs. Es nerunāšu gāri vai ilgi, tāpēc, ka tas ir mūžīgs evaņģēlijs. Nu, viņš mīla humoru, kā saka, spraigāt, un viņš ir veselīgs un labs. Es esmu ievērojis, ka arī Katrīna Kulmana bieži vien, kad viņa uzstājās ar savu kā saka, kalpošanu, tad viņa teica, es nerunāšu ilgi, man pavisam īsti tas teksts ir tāds ir, ja? Bet tā, ka svētais gars tā paņēma un es, tad godīgi sakot, tur visu aizgāju stundām ilgi un labi, protams, labi, nekāda vaina. Nu jā, tā kā es saprotu, ka varbūt arī Katrīna Kulmana nebija droši par sevi, tāpat kā es varbūt neesmu droši par sevi, cik tad es ilgi te runāšu un vai man būs vispār ko runāt. Bet, laidīsim vārdu darbībām.
Pagājušajā reizē es pieminēju, bet faktiski tas tiešām ir svarīgs viens no, teiksim, Latvijas atmodas parametriem un jautājumiem, pie kur mums būtu jāpievērš tāds sāsnāt uzmanību. Tas ir tas, ka laiks, dotajā momentā šis te laiks pieprasa vajadzību veikt draudzes sirds tehnisko apskatu, jeb garīgo auditu. Tā kā mums ir jāizvērtē, vai, teiksim, mums ir lietas, kas mūsu dzīvēs strādā. Varbūt, ka viņas kaut kādā veidā tomēr nedara ne šim laikmetam, ne varbūt arī automātā vienmēr un visur. Jā, ka kaut kādā veidā vajag izdarīt tādu loģisku tā teikt, revīziju un saprast vienu lietu, ka vārds ir jāpielieto tā teikt dzīvā veidā, dzīvā formā. Mums nav jāpārvēršās par liecinošām mašīnām un vēl kaut kādām tur lietām vai lūdzēm mašīnām. Es nedomāju, ka Dievs uz to, kā saka, mūs ir aicinājis un viņš vēlās, lai mēs pārvēršamies mašīniski tādi, jā, pareizi. Ja, un operējam ar vārdu, mašīna izstrādā vārdu, mašīna apliecina vārdu un tā tālāk un tā projām. Nākamais, kas faktiski dotajā momentā, ar ko saskarās pasauli un kristieši šīs pasaules, tā teikt, vidū esot, vilku varā esot, ja tā var izteikties, tad ir viena lieta, ja, kas mums nevajadzētu stresot. Mums vajag saprast, ka mūsos dzīvo brīnumdaris. Viņš spēja izdarīt lietas tukšā vietā. Viņš spēja faktiski mūsu dzīves pārvērst pilnīgi līdz nepazīšanai. Un tā ir atkal spēcīga liecība, kad mēs zinām, kam mēs paļaujamies. Es saprotu, ka pēdējais laiks, principā, metīs šo izaicinājumu, un faktiski mums arvien vairāk un vairāk vajadzēs piedzīvot brīnumus. Teiksim, tie cilvēki, kas paliek gados arvien vecāki un vecāki, es jau arī kungam saku, ja, ka faktiski man tu Dievs ir vajadzīgs arvien vairāk un vairāk kā brīnums. Kā brīnum darītājs, ka patiešām tu esi ārsts un dziedinātājs, un šī gadījumā šī, teiksim, prasība katram no mums, acīm redzot, pieaug. Varbūt, ka jūs esat tādā veidā svētīti, ka jums vispār neko nevajag. Jūs tāpat turpināt dzīvot, tāpat kā šie te vecie patriarhi, ja, Jozo un Kāleps, laikam, viņi bija tikpat stipri, kā bija savos 40 gados un tā. Tāpēc šis apgalvojums no Bill Johnsona nāk tāds, ja Dievs ir dāsns pats ar sevi. Dievs ir dāsns pats ar sevi. Tā kā līdz ar to nevajag tur stresot 666, nevarēs ne pirkt, ne pārdot, es nezinu, kas tur vēl un tā tālāk un tā projām. Man patīk, kā Rods Pārslīs saka skaidru gaiši, manis šeit vairs nebūs, ja? Man tas neuztrauc. Man vienkārši šīs lietas neuztrauc. Man tas arī personīgi neuztrauc. Pat jautājums, vai mēs te būsim, vai mēs te nebūsim, arī nav svarīgs. Jo mēs diskutējām trešdien arī par šo te jautājumu, ja galvenais fakts ir un paliek, nāve ir aprīt uzvarā. Nāve nevar jūs biedēt ne pie kādiem nosacījumiem. Tu vienkārši smaidi un smies, ko tu man vari izdarīt? Ko tu man vari izdarīt? Es palikšu šeit fiziski uz šīs pasaules tik ilgi, kamēr es piepildīšu visu savu Dieva aicinājumu un misiju līdz galam. Un tad aiziešu. Kādā veidā man nav svarīgi. Vai uz sāti tev sadedzinās, vai citumā tev nobendēs, vai tev nošaus, vai tev nospīdzinās. Tas vairs nav svarīgi. Es zinu, ka tādā brīdī, kad jūs spīdzinās, vai jūs sitīs, vai jūs daudzīs, vai vēl kaut ko darīs, jūs piedarības Jēzus Kristus dēļ, piedarības dēļ, es zinu tiešām, ka jūsos būs pārdabīgs prieks. Jums būs pārdabīgs prieks iet nāvē. Es neesmu šeit sadists, es neesmu idiots, es ļoti atvainojos, ja, bet tas būs kaut kas pārdabīgs. Tā būs vēl pēdējā elpas vilcienā liecība pasaulē, ka Dievs ir ar mums, mēs nesabrūkam nāves vidū. Mēs nesabrūksim, mīļie cilvēki, nav ko stresot. Es tāpēc arī saku, jūs nezināt, kā Dievs reaģēs jūsu nāves brīdī, ja tas tā arī būs. Tā kā nesatrauksimies par šīm lietām. Dievs ir dāsns pats ar sevi. Jā. Līdz ar to es saku vēlreiz, ja tā pasaule kaut kādā veidā sāks mēģināt to kontrolēt vien vairāk un vairāk uzbāzt un tā tālāk un tā projām, es zinu, kā ar manu Dievu viss kārtībā. Pasaule neko nevar izdarīt manam Dievam, un es atbilstoši tiešām lūdzu, kungs atrais savus rokas un dari un patiešām dari. Dari tā, ka patiesi pamāz neliekās. Ja? Dievs ir dāsns pats ar sevi, un vēl kas, ja, viņš ir dāsns ar visu sevi, nevis tikai daļu no sevis, ar visu sevi, kāds viņš patiesībā kopumā ir. Pie mums katra mājo viss Dievs visā pilnībā. Viņš ir lējis asins par katru cilvēku, ja, nevis par kopumu kā tādu. Par katru cilvēku. Ja, viņam, restīvi, Dievs ir dāsns pats ar sevi, un viņam nav atlikuma, kas palicis pie viņa paša. Viņš neko nav paturējis sev, viņš visu ir atdevis cilvēkiem, lai faktiski līdz ar to iemantot cilvēkus sev. Un ja viņš to ir iemantojis, ja viņš ar to ir samaksājis, tad es saprotu vienu lietu, viņš nenolieto cilvēkus. Viņš nenolieto, nenovalkā un neizmoka cilvēkus. Ja? Taisn otrādi, no godības uz godību, nevis no peklas uz godību, bet no godības uz godību, no spožuma uz spožumu, ne no tumsas uz spožumu, bet no spožuma uz spožumu. Tā ir nepārtraukt progresija. Tā ir progresija, kas paliek spēkā arī murgu vidū. Mīļie cilvēki, tas, ko es vēlos dotajā momentā stiprināt, ja biedrošināt, nebīstaties to pasauli. Nebīstaties visu to, ko jūs tur dzirdat, kā žvadzina ieročus, kā ekonomika tiek rakšķi vai politiskās norises notiek. Ja? Ar mūsu Dievu viss ir kārtībā. Ar mūsu Dievu viss ir kārtībā.
Un vēl viena lieta, ja radītājs viss, ja tu būtu daļa kaut kas no radītāja, tad godīgi sakot, mums būtu tiesības kaut kādā veidā izteikt pretenzijas, ka man kaut kas pietrūkst. Bet ja Jēzus Kristus, ja radītājs ir viss mūsos, tad godīgi sakot, ko tu baidi? Tavas sirds ir galēji apmierināts, 100%, pilnīgi pareizi, tāpēc, ka viss Dievs ir mājās, viss Dievs ir tavā sirdī, un līdz ar to tas, ko pasaule piedāvā, man vairs nav tukšums, tu man neko nevar piedāvāt. Tu man neko nevar piedāvāt, es to lietoju tā, it kā nelietot, nav problēma, es tam nedzīvoju. Es zinu, ka tās ir piemetamās lietas, kuras Dievs dod atbilstoši tam, ja es esmu tās strīps, kas saucās Jēzus Kristus, ja ceļš šī gadījumā. Nav problēma. Radītāja apmierinājums, ja Dieva apmierinājums mūsu sirdīs ir visaugstākais, visnoturīgākais un vispilnīgākais. Jūs esat pilnīgi apmierināti Dievā. Un tur rakstīts, ka mums jākļūst bagātiem Dievā. Nevis pasaulē, bet Dievā mums jākļūst bagātiem. Un vispirmā kārtām tajās atziņās, ko Dievs piedāvā no savas sirds mūsu sirdī. Tas ir ļoti svarīgi un būtiski. Jo viss strādā vārdu sfērā. Un ja es iegūstu atziņu vārdu sfērā, ja es iegūstu stiprinājumu svētā gara svaidiem spēku vidū un tā tālāk un tā projām, tad es zinu vienu lietu, ka Dievs stāv nomodā par manu stabilitāti, par manu līdzsvaru un par manu gaitu tālāk. Nav problēma. Visu radīto lietu nestais apmierinājums šiem trim pieminētiem parametriem līdz nevelk. Vēlreiz, Dievs ir visaugstākais apmierinājums, visnoturīgākais apmierinājums un vispilnīgākais mūsu dzīves apmierinājums. Līdz ar to, ja es zinu, ka man viņš tāds ir, tad, godīgi sakot, mana lūkšana dzīve pēc manām kaut kādām materiālām lietām vai vajadzībām būtībā savādāk skanēs. Es nestresošu, zinu, man ir parādi līdz ausīm un tā tālāk, ja ne vēl vairāk par to. Es zinu, ka faktiski viņš ir mans parādu dzēsējs. Kād viņš to izdarīs, kā viņš to izdarīs, es nezinu. Galvenais, kad es uzticu viņam visu šīs lietas, ja jūs esat, ja baznīca ir neapturama. Baznīca ir neapturama tajā ceļā, kas faktiski kāpēc viņi ir šeit uz šīs zemes, un faktiski viņi izpildīs savu misiju. Mums priekšā stāv Latvijas atmodu, tāpēc mēs tiekam gatavoti, tāpēc Dievs mūs te ir nolicis, un nav nolicis dežūru režīmā, viņš te mūs sagatavo šim te procesam. Tas ir ļoti būtiski un svarīgi, lai viss tas dāsnums, lai viss tā gudrība, kas ir jūsos, lai viss tas, kas nāks ārā tiem nelaimīgiem cilvēkiem, kad viņi tā teikt meklēs Dievu vāju, tad mēs būsim dzīvi Dievu atbilžu nesēji. Tas ir ļoti, ļoti būtiski, tāpēc nevajag palaist garām šīs atziņas. Un ja viņas tiek atkārtotas, tas nekās, viņš vienkārši tur nomodā jums, lai viss ir nepārtraukt jums pieejams, lai jūs varat operēt ar argumentiem, operēt ar atziņām, operēt ar attiecīgiem garīgās gudrības formulējumiem, ja gribat, ja? Tāpēc ir atšķirības starp cilvēkiem. Ir cilvēki, kuriem pietrūkst kādas lietas viņu dzīvē, un tāds ir pasaulē vairākums. Viņiem pietrūkst kādas lietas, bet viņiem pietrūkst visgalvenais arī Dievs. Tad iedomājieties, kā šie cilvēki dzīvo. Ja tas ir drausmīgs izmisums, ja būtībā tas ir drausmīgs izmisums. Un viņa dzīves filozofija, tā atmosfēra, ko viņi rada savām sirdīm, ar savu nomāktību un stresu, godīgi sakot, ir šausmīgi. Bet ir otra grupa, ja, kuriem faktiski varbūt lietas arī var nebūt kaut kādas, ja, bet viņiem ir Dievs. Viņiem ir Dievs. Ja manā sirdī ir Dievs, tad, godīgi sakot, pietrūkstošo lietu, teiksim, vajadzība, manī neienesīs kaut kādu tur stresu vai es nezinu, tas neregulēs vai neveidos manu dzīvi, neveidos. Protams, ja teiksim, tas nenozīmē to, ka, teiksim, jums nevajadzētu lūgt par šīm lietām. Protams, lūdziet, runājiet, noskaidrojiet, izziniet šīs lietas, ko tad tu Dievs esi paredzējis un tā tālāk. Bet, ja tā vietā jūtas praktiskā atbildi neseko, bet ja tā vietā atnāk Dieva mierinājums, ja, tad, godīgi sakot, atbildi ir atbildēt. Atbildi vispirmā kārtām ir dots kā solījums. Visi kārtībā es tev dodu savu mieru, ja? Nesatraucies ne par ko. Tāpēc, ka no tā brīža, kad jūs saņemat mieru no Dieva, no tā brīža Dievs nes atbildību par jūsu dzīvēm. Dievs nes atbildību par jūsu dzīvēm, kas ar jums notiks, ja? Jeb kā ar jums notiks. Viss vienalga jūsu dzīve, ja tā ir nodot Dievam, āgri vai vēl, bet pagodinās Dievu. Āgri vai vēl, bet pagodinās Dievu. Vienkārši jūs pieredzēsiet Dievu slavu savā dzīvē. Tas nekas, ja varbūt dotajā momentā jums ir smagāk un grūtāk, varbūt jūs šķērsot tūkstnes bedres un esat varbūt cietumā, vai vēl kaut kas, garīgā, es domāju, kaut kā uz brīdi, tā kā Jāzeps vai kā. Nav problēma, viss ir vienkārši labumam, tāpēc Dievs to visu kontrolē, un te nav tā teikt, kā saka, tāds hauss kaut kāds, ja, un tā tālāk. Es brīnos, kā reizēm kristieši, man liekas, cīnās pret to, uztveram to tīri cilvēciski, ka tas ir kaut kas negatīvs un traucējuši, kur varbūt to vajadzētu uztvert kā svētību. Tikai tāpēc ka tas veido mūs, tas kaut ko dara pie mums un izstrādā vispirmā kārtām atbilstošas sirds, kas ļoti nozīmīgi. Bet mēs pamatā cīnamies pret šiem te iespaidiem, tā teikt, lai tie nebūtu mūsu dzīvē un tā tālāk. Bet mīcītavas būs, ja.
Lietas mūsu dzīvē varbūt uz laiku nepieejams, bet Dievs ir pieejams visu laiku, jā. Meklēt viņu vaigu, viņu spēku, jā, un vienmēr meklēt, vienmēr to dariet, viss notiek, jā. Tā kā redziet vēl vienu lietu, ja teiksim tas psalms patiešām meklē Dievu spēku un viņu vajag, ja es jau aizmirstu, kā tas skan pareizi, varbūt man ir nevajag, bet katrā ziņā meklējiet viņu vajag un viņu spēku, ja redziet, kas paliet, ja jūs meklējat viņu vajag, tad kaut kas jūsos mirs, ja jūs meklējat viņu vajag, tad kaut kas jūsos mirs, tāpēc, ka nevar cilvēks redzēt Dievu vajag, ja, kā saka, palikdams dzīves, ja kaut kas jūsos nomirs, ja jūs ieraudzīsiet vajag. Viņš saka, meklē man vajag, tas nozīmē to, ka tu esi gatavs nomirt. Tu esi gatavs mirt kaut kam, un tie veseli procesi ķēdi, kam tev ir jāmirst. Ja? Tas nozīmē to, ka mums nomirst visi traucēkļi, visi mūsu jocīgā uztver attiecīgi, kā mēs rezonējam, kā mēs uztveram, kā mēs, teiksim, sensitīvi, teiksim, tveram dzīvi kā tādu. Ja? Ir jānomirst kaut kam, jo, ziniet, mironis ir ļoti mieru pārpilns, ja? Mironis tā ir svētība, tas ir super vienkārši, ja iet runa par draudz, ja? Tā kā draudzē tur kaut kas, nu labi, okei. Nākamā viņa atziņa tāda. Mums vajag kultivēt gaidīšanas sajūtu. Mēs esam cilvēks pēc rakstura un pēc dabas ļoti nepacietīgs. Viņš ir uzvilks, viņam ir ļoti maz laika paliks. Pasaulē cilvēks steidzās dzīvot labi, interesanti, es nezinu, svaigi, atraisīti, vēl kaut kā, jā, nu, svētīgi un tā tālāk. Es saprotu, ka tas bez Dieva principā nesanāks. Es vienkārši smējos, kāds tur laimīgs jaunais gads, jā. Kā laimīgi jauno gadu, kas tās pa muļķībām, ja? Tu nekad laimīgs nevienā viņš nebūs, ja tu nav Dieva visā tajā, ja? Laimīgi jums jauno gadu miroņi. Šausmas. Mums vajag kultivēt gaidīšanas sajūtu, un man patīk savā laikā, kad es arī tāpat šīs lietas, kā saka, gaidījis, zinādams to, ko Dievs ir ielicis manā sirdī. Man šie panti bija ļoti, ļoti stiprinoši, tieši godīgi, man viņi tiešām dzīve lec manā sirdī, un es vienmēr visam baudu, vienkārši, kā saka, garšoju, nu, es nezinu, tas bija mans smēks, tas bija mans piens manai sirdī. Salmā pamācībās 23:18 ir tāds teksts, ja, tavā priekšā ir droša nākotne, un tavu gaidīšana tevi nevils. Tavā priekšā ir droša nākotne, un tavu gaidīšana tevi nevils. Tā kā es saprotu vienu lietu, nu, ka es gaidu, ja, bet es zinu, ka mana nākotne, tā teikt, ir pilna ar Dieva iecerēm un pilna ar Dieva piepildījumiem. Nav problēma, tajā visā ir tāds kaut kāds kolosāls, tāds, nu, sāta sajūta priekš sirds. Un tas tā kaut kā baro. Psalms 37, 34 tāds teksts, 37, 34, te ir rakstīts, gaidi uz to kungu un nenovērsies no viņa ceļa. Tad viņš tev pacels, ka tu atgūsi savu zemi un ar gandarījumu redzēs, kā bezdevīgie tiks izdeldēti. Ja? Redziet, vēlreiz, gaidi uz to kungu un nenovērsies no viņa ceļa. Viņš tevi pacels, ka tu atgūsi savu zemi ar gandarījumu. Redziet, kas paliek, kad iet runa par dzīves pacēlumu, ja par mūsu pašu pacēlumu tās Dieva trepīts, uz Dieva godības trepīts, ja, tad saprotiet vienu lietu, ja gaidi uz to kungu. Ziniet, kas paliek, jo pazemīgāks jūs būsiet, jo spējīgāks jūs būsiet gaidīt. Un tur ir runāts par ilgstošu veidu gaidīšanu. Bet, lai mūs paceltu Dieva roku, pretī jāliek ir pazemība. Pretī ir jāliek pazemība, citādi nekāda pacelšana nebūs. Ja zemojoties zem Dieva varenās rokas, tad viņš jūs paaugstinās savā laikā, 1. Pēters tā saka. Ja? Tā kā pazemība ir svarīga. Ziniet, kāpēc arī pazemība ir svarīga? Tāpēc, ka Dieva slava, Dieva godības upe tek uz ielēju, tek uz zemākajām vietām. Tur mums ir jābūt, lai viņš varētu apaugļot mūsu dzīvi un likt uziedēt mūsu iekšējās pasaules dārzam. Gaidi uz to kungu, nenovērsies. Tā kā vienmēr savu, kāpēc jāgaida? Es saprotu pie lietu, tāpēc, ka Dievam ir vajadzīgi pārstrādes procesi mūsos, un viņš nesteidzās šajos procesos. Viņš dara lietas pamatīgi, un tāpēc arī ilgi pamatīgi un dziļi, un tam ir vajadzīgs laiks. Ar ticību būs par maz, lai tu būtu pacels kaut kur un nezinu kur, jā. Vienalga, kā tu te kaut ko varbūt ieplāno tā tālāk. Es ticu, es te apliecinu, es te runāju, es te ticu, kad es te ticam, ja es Kristus vārdā tā tālāk. Protams, ka no ticības taisnais dzīvos, pilnīgi pareizi. Bet tu vari dzīvot uz zemākā pakāpiena, tu vari dzīvot uz visaugstākā pakāpiena, uz visiem pakāpieniem tu dzīvos. Bet Dievs ir interesēs pacelt tevi. Tā kā ticība ir par maz, jābūt tur, kur tev vēlās redzēt Dievs. Lai paceltu kādu, tam ir jābūt tuvu zemei. Taču iet runa par pacelšanu, vai ne tā? Tam ir jābūt tuvu zemē, un ir jābūt pazemībai. Salauztība to mūsos izstrādā. Salauzts gars, ja to viņš saka arī tādu lietu 50, kurā psalmā. Viņš saka tā, upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars, salauzt un sagraust uz sirdi, tu Dievs nenoraidīs. Nebaidīsimies būt salauzt. Es zinu, ka tas ir smagi, ka tas ir grūti, tas nav nekas patīkams un komfortabls. Harizmatiskās, teiksim, vidē šie teksti neskan, ja? Bet izējot no savas personīgās dzīves, un es neesmu atteicies no harizmātijas, es esmu harizmātisks cilvēks, ja?
Pentekostāls, ja gribat vienalga kā, ja? Bet jebkurā gadījumā, ja? Bet es zinu, kas ir salauztība, kas ir satriekts gars, ja? Kas ir sagrausta sirds, ja? Dievs tu to nenoraidīs. Pat jūsu izmisuma nulles punktā Dievs ir klāt vienalga, jebkurā gadījumā. Viņš jums pieskarsies un darīs, bet tas ir upurs, kas patīk Dievam. Tas ir upurs, kas patīk Dievam. Ko tāds satriekts cilvēks, lūk, tavu iekšējā pasaule, satriekts gars, salauzta un sagrausta sirds. No sirds pārpilnība mut runā. Ko var runāt salauzta sirds? Kā var runāt? Formulējumos atkal kādos idiotiskos stīvos formulējumos, ja? Svaidamies ar to burtu pa labu un pa kreisi. Salauzta sirds būs salauzta retorika, ja? Būs salauzta balss, būs salausti vārdi, būs, tu vienkārši to pasludinās. Kungs, es esmu nulles, neko nevaru vairs izdarīt, man ir caura man, es esmu sabradāts un pa galā. Man liekas, ka man jau viss kādējās mat galā un būs cauri, vienkārši trūks tas mats, ja? Un es aizēju, ja? Un tad, kad Dievs to dzird, viņš nenoraida šīs lietas, viņš reaģē uz viņam vajag dzirdēt, kā runā salauz sirds un nevis ākstās, ja? Nevis ākstās, ja, ka mums tad pareizās, mēs tur baigie varoņi un tā tālāk. Viņam vajag salauztību, lai viņš mūs pacelt jaunā slavas pakāpē. Viņam vajag salauztību. Un pietiks tēlot varoni. Es saku vēlreiz, varbūt es neuzbraucu jums augumā, es tik drīzāk runāju par parādībām, ja par tām ieciklētām nepārtraukt jau 20 un vēl kapēkām garumā vienas un tās pašas formulas, kad mēs beidzot sāksim dzīvot īsti, ja. Mums taču šīs sirds domāt priekš tam, lai mēs dzīvotu patiešām īsti, ja, bez ākstīšanās, ļoti atvainojos, ja, ar Bībeli rokās, ja, tā kā tādi klauni, ja. Dievs ceļ baznīcu, nevis cirku, kā es teicu, ja? Dievs ceļ baznīcu, nevis cirku, ja? Viņam te nevajag klaunus, ja? Viņam vajag patiesus cilvēks. Tur rakstīts tā, ka tavu vārdi ir paties. Ja tavu vārdi ir paties, tad ziniet, lai tie vārdi būtu patiesi, ir vajadzīga patiesa sirds, vai ne tā? Kāpēc baznīcā ir tik daudz liekulības, ja? Tad tie nav patiesi vārdi, ja? Viņi varbūt lieto vārdus, bet tie vārdi nav patiesi, tāpēc, ka sirds tajā neņem dalību, ja? Tā visi maski, ja? Vēl viens no maskas tulkojumiem ir vieplis, ja? Es tos vieplis redzu sakārts un pie sienām pietiekam daudz dažās vietās, vai ne? Vieplis, ja? Sirdes tur neredz, tas ir vieplis vienkārši, kas tur ir ierāmēts, ja? Jā. 27. 14. Tie tā runā. Esi droša un stipra mana sirds un gaidi uz to kungu. Es saprotu vienu lietu, tad, kad Jozua pienāca pie apsolītās zemes un Jordāna viņam bija priekšā kā šķērslis, Jordāna bija izgājis no saviem krastiem un pāri tur gaidīja raža. Tur bija ienākušies lauki, ja, un tev ir šķērslis, ja, nopietnis šķērslis. Tā pirms tu to šķērslis šķērsos, Dievs vienkārši nodrošinās tev ar drosmi. Tā viņš teica, nebaidies, esi drošs un tā tālāk, bezbailīgs un viss šīs tā lietas. Viņš vairākas reizes to atkārtoja, tāpēc, ka Jozuam tā bija jauna pieredze. Viņš tagad ir pienācis pie tiem krastiem, kurus viņš jau 140 gadus ir gaidījis, ja, un faktiski viņš tur vienreiz ir bijis, un viņam sirds tiecās pēc tā, bet aiz viņu seko miljoni. Jauni miljoni aiz viņu seko, ja. Tas tomēr ir milzīga atbildība. Tagad tev ir jāievēt tur, tava pārliecība, tava drošība, tas, ka tev Dievs tiešām nekrāt, un ka tu esi dzīvojis 40 gadus. 40 gadus tu esi gaidījis, un tagad, lūk, apsolītā zeme, tev ir jāievēt arī viss pārējos tur iekšā. Mums ir apsolījums no Dieva, un tā ir Latvijas atmoda, mīļie cilvēki. Mums ir apsolījums no Dieva, tā ir Latvijas atmoda. Tam ir vērts dzīvot. Šim vēsturiskam brīdim ir vērts dzīvot un palikt un nogaidīt līdz tam brīdim, kad tas notiks. Tikai acīm redzot, ne visi mēs esam gatavi. Bet Latvijas atmodē vai kopdarbu, vai kopību, vai kopspēku. Ja? Tāpēc vajag kaut kādā veidā paciesties dēļ tiem, kas vēl tikai varbūt ir ceļā uz šo te sagatavu. Ja? Gaidīt kopā ar svēto gari prieks un baudu. Tās ir kaut kāds slāps, jo redziet, kas paliek, viss strādā vārdu sfērā, un tad, kad Dievs kaut ko apsola, tad faktiski tu to vārdu var baudīt. Tu var baudīt, mēs viņu baudam praktiski, mēs viņu varam baudīt arī garīgi, visādā veidā, viss tur ir vārds. Un tā gaidīšanā ir kaut kāda kolosāla sajūta, tāpēc, ka tad, kad Dievs apsola, tā ir virzība uz priekšu, tā nav virzība uz pagātni, tā ir virzība uz priekšu. Tu vienkārši tiecies visu laiku, es tiecos visam tam, kas man stāv pretī. Es tu tiecos, man sirds vienkārši stūrē uz priekšu, nevis uz pagātni vai pa sāniem. Ja? Un tajā visā ir tāds iekšējs dzīves stils, tas jau kaut kas ir, tu jau baudi to, es baudi jau Latvijas atmodu, es par to runāšu. Es to atgādināšu atkal un atkal, ja vienkārši man nav bāls par šīm lietām runāt, tāpēc, ka es kaut kādā veidā gribu dot arī cilvēkiem cerību, tāpēc, ka jūsu dzīves stils, jūsu dinamika, jūsu sirds atdeva mainīsies tādā situācijā, ka tas viss notiks. Jūs saprotiet, tam ir to vērts palikt tāpēc, ja. Mēs esam šeit vēl dēļ, kā teicu, jūs esat mēs esam šeit tāpēc, ka Dievs bez mums mīl vēl kādu. Tur vēl ir cilvēki, kur vēl tikai gaida savu dienu, ja, savu pestīšanas dienu. Un mēs viņiem pavēstīsim šīs lietas.
Un tāpēc Dievs dod slāpes, kaut kāds pārdabīgs slāpes, un tās slāpes ir kaut kas tik... Es saprotu vienu lietu, ja slāpes ir tevi no Dieva, ja slāpes ir no tevi, tu to gribi redzēt, tu to gribi piedzīvot, tad, godīgi sakot, viņam ir visi resursi, lai šīs slāpes apmierinātu. Viņam ir visi resursi, lai šīs slāpes apmierinātu. Joyce Meyer var teikt, ja, ka viņi faktiski, viņi tiecās atkal un gaida nākamās lietas, tādā brīdī, kad viņas ir sasniegtas, ja, tu ātri viņām aprod, tu ātri adaptējies šajā lietā, ja, un tev vajag atkal kaut ko jaunu. Vienkārši tas ir visu laiku tāds iekšējais dzīves pacēlums, visu laiku tev ir perspektīva, tev visu laiku ir perspektīva, uz ko tiecās tavs sirds, svētais gars vienkārši vada. Man nav laika tur skatīties aizmugurē vai pa sāniem, visu laiku ir šī perspektīva, šī te nākotne. Nu katru dienu taču tu tojies tam, ja, tu tojies tam, ja. Un slāpes interesants, tās Dieva slāpes ir tāds, kas neļauj tev nomirt un izkalst, tikai tāpēc, ka tu neesi padzēries, ja. Jo, ja tās ir Dieva pārstāvēs, tad tā nenotiks, ja. Jā. Nākamais atzinums, ko viņš saka. Dieva valstības izaicinošā kultūrā brīnumi ir ierasts stāvoklis. Dieva valstības izaicinošā kultūrā brīnumi ir ierasts stāvoklis. Brīnumi var visādā veidā notikt. Var notikt praktiski, var notikt nepraktiski, garīgi šajā gadījumā. Tā teikt, brīnumi visur ir. Un es domāju, ka vislielākais brīnums, kas tagad dotajā momentā notiek no Dieva puses attiecībā uz to, ko viņš dara ar mūsu sirdīm. Man liekas, ka tas ir vislielākais brīnums. Man tā ir vislielākā vēldz un prieks sadzirdēt, ka kaut kas notiek ar cilvēku sirdīm, kaut kas notiek lapsīgi, kaut kāda pārmaiņa procesa. Tas ir brīnums. Kas var izmainīt sirdi? Neviens šeit nespēja izmainīt. Ne tu pats, ne citi nevar. Ja kāda cita var izmainīt tavu sirdi, tad tikai uz sliktu, jo. Tikai uz sliktu, jo. Bet Dieva vārds dara tās lietas tā, ka sirdi izmaina uz labi, ja. Dieva valstības izaicinošā kultūrā brīnumi ir ierasts stāvoklis. Es saprotu, ka mēs gribam dziedināšanu, tā ir svarīga daļa, un tas noteikti arī tā būs. Dotē momentā dziedināšanas latiņa, es saprotu, Latvijā nav sevišķi augsts pacelt, ja iet runa par baznīcas svītu vai draudzes svītu kā tādu. Bet es ticu, ka šī godības pakā paaugstināsies, palielināsies, šī latiņa patiešām pacelsies, ja? Un mēs to piedzīvosim kā faktiski ierastu lietu. Ja? Nākamais, ko viņš saka, ja debesīm ir sirds un Dieva balss nāk no tās. Debesīm ir sirds un Dieva balss nāk no tās. Nu, ko mēs dzirdam, uz kādām balsīm mēs te reaģējam, uz vienu, uz otru, uz trešo, uz ceturto. Ja, acīm redzot, mums ir jāpaceļ savus acis uz debesīm, lai sadzirdētu, ko tad debesis mums vēst. Un debesis negulst pār mums nomācoši, tā balss nenomāc. Tā balss ceļ, tā balss, aizrauj, tā balss nomierina, tā balss ir svētīga, kas nāk no debesīm. To mēs esam spējīgi dzirdēt, tāpēc, ka Dievs ir devis mūsu sirdīm ausi, ar kuru uztvert garīgās lietas, ja, tieši no Dieva nākošās. Tad debesīm ir sirds un Dieva balss nāk no tās. Mans komentārs. Arī draudzei ir sirds un arī valstī ir sirds. Draudzei Latvijā ir sirds un arī Latvijā kā tādai ir sirds. Šīs sirds ir atšķirīgas. Šīs sirds ir atšķirīgas. Tā kā Dievs investē savu sirdi mūsos, tāpēc mēs varam investēt savu sirds attieksmi arī šīs te valsts sirdī. Tā ir mūsu daļa, tā būs mūsu daļa. Draudzes sirdī jāsludina valsts sirdī, lai tā izmainītos, lai palīdzētu pēdējais sadzirdēt Dievu un mainīties. Jebkura sirds pārpilnība, ko nozīmē šī te sirds, ir vajadzīga, jā, tiešām ir vajadzīga sirds pārpilnība. Ja jūs paklausīties kā runā valsts sirds, ja tā var izteikties, tas ir cilvēku valodās, ko mēs dzirdam no oficiāliem mēdiem, tā tālāk un tā projām. Tur ir ļoti daudz nomācošās toņkārtas, ļoti daudz nomācošā. Liekas, ka cilvēki cīnās, lai izdzīvot, ja? Nekas pacelājoši tur nav, nepārtrauc stresi un tā tālāk. Bet mēs vēršam savu skatu uz augšu un uz debesīm, mēs zinām, ka ar debesīm viss ir kārtībā. Es klausos debesis, ja, un šeit šī gadījumā ir šīs debesis vēlos transportēt, ne, bet nodot šeit uz šīs te zemes un nomierināt cilvēkus. Ja. Draudzes sirdī jāsludina valsts sirdī, lai palīdzētu pēdējais atdzirdēt Dievu un mainīties. Jebkuras sirds pārpilnība ir nespēja vārdu noturēt pie sevis. Viņš vienkārši laužās uz āru. Dzīvais vārds, ja tas nav dzīves vārds, viņš nekur neizlauzīsies. Ja viņš ir teorētisks, tad viņš būs tikai kladzinošs un nekas vairāk. Bet ja viņš dzīvo, ja viņš pulsē, ja tā vārdam ir sirds, Dieva sirds, viņš aktivizēs tavu sirdi, tu vienkārši viņš lauzīsies kā pašpietiekams lielums, viņš lauzīsies uz āru. Viņš pats sevi apliecinās. Piemēr pēc, ja kaut kur to es teicu, bet piemēr pēc, mīļie cilvēki, ja. Ziniet, kas ir interesanti, ja, kad faktiski vārds ir, tur vecā derībā daudz un vārds runāja uz mani. Nevis Dievs, bet vārds runāja uz mani. Vārds kā tāds runā. Viņš ir pašpietiekams lielums, viņš nemirst, viņš runā. Saprotiet, tad, kad ēzelienē, ja tur kā saka, jūs zināt šito te vai ne vecās derības to joku, vai ne?
Nu, tur tā saka, ja jau ēzelēm var runāt, un tā te jau arī es kā stulbens var kaut ko tur darīt un tā tālāk. Es pateikšu vienu lietu, ka es uzskatu to tālūk, ja. Ēzelienai nebija smadzenes, ja. Nu, varbūt, ja viņai bija tā dīkšķi gala lielumā, ja. Nu, nav tur smadzenes. Lai tu normāli runāt, tev vajadzīgs ir, kā saka, nu, kā lai pasaka, tev vajadzīgs smadzenes, ja. Vēl vairāk es skatos, ka tā ēzelēm prot skaitīt, ja. Viņa matemātikā vēl ir spēcīga, viņa cik reiz tur attiecīgi viņš tur vai ne, tas pravietis tur atbilstoši, vai ne, tur viņi sits un tā tālāk un tā projām, ja. Bet es redzu, ka tādā brīdī faktiski ēzelienas orgāns izmantoja pats vārds, un pats vārds runāja caur ēzelienu. Un tas pats ir ar mums ēzeļiem. Ja vārds runā caur mums, man jāļauj, lai vārds pats sevi runā un apliecina, nevis es tur runāšu vārda vietā, jūs saprotiet, ja? Man liekas, ka tajā ziņā mēs arī klibojam, mums arī bieži vien šī te problēma pastāv. Tu klausies un tā liekas, ja tu lieto vārdu un tu kladzini kaut ko. Nē, vārdam jālieto tev un tad jārunā kaut kas. Un tā ir jābūt sirdī klāt, ja? Nevis tu lieto vārdu, bet vārds lieto tevi, ja? Citā tā ir tikai savas informācija. Jebkur sirds pārpilnība nespēja vārdu noturēt pie sevis. Vārds ir adresējošs spēks, pateicoties pārpilnības iekšējam spiedienam, kas laužas uz āras slāpēs pēc brīvības un ietekmes. Dotajā momentā es atlaikam kaut ko daru, es ietekmēju jūs, kaut gan būtībā ne es esmu tas, kas ietekmē, bet es zināmā veidā jūs ietekmēju. Un tad jūs čekojat, vai tā ietekme jums der, vai jums tā ietekme nedara. Ja, ja tas apdraud jūsu reliģisko domāšanu, ja jūs esat tā teikt uzticīgs reliģijai un tas ir jūsu elks, ja, tad, protams, šitas te jums nederēs. Ja. Jūs jutīsieties apdraudēt. Ja. Tu vāci nost visu to tes muļķības. Ja. Esi brīvs un klausies Dievu. Ja. Jebkurš atbrīvots vārds meklē savu sirdi. Jebkurš caur ēzelienu, es nezinu, ja tas, ja tu tā, tad akmeņu brēks un visādi šitie momenti tur ir, vai ne? Viņš vienalga atradīs kaut kādā veidā substanci, ar kur runāt, ja? Bet jebkurā gadījumā vārds pats par sevi, ja tā, kur ir par vārdu? Jā, jebkurš atbrīvots vārds meklē savu sirdi, vai nu naidā, vai nu mīlestībā. Jo mēs zinām, ka vārds var nogalināt un vārds var radīt. Vārds var nogalināt un vārds var radīt. Un tas nozīmē vienu lietu. Vārds neatgriezīsies tukšā pie Dieva. Ja viņš te tagad tiek apliecināts, viņš tiek visādā veidā tiek, kā saka, aktivizēts un dinamikā rosināts un tā tālāk, mēs laižam vārdu tā teikt ārpus sevis, ja, un faktiski Dievs to visu laiku dzird. Ja. Te ir faktiski ticības valoda, te ir ticības intensitāte, tā ir ticība, kas nāk no Dieva. Tas nozīmē to, ka Dievs uz to reaģē. Viņš nes atbildību, lai tas te notika. Viņš reiz ir teicis par Latvijas atmodu entās reizes 90. gadu dekādē, pēdējos gadus entās reizes ar ļoti tādiem spēcīgiem Dievu kalpiem un tā tālāk. Ja. Tad viņš nes atbildību par šo vārdu izpildi. Ja. Mēs te runājam kaut kas uzturā. 1, 2. Man jāņem tas mikrofons. Pareiz, šitas izskatīt. Kontakto. Nākamais viņa apgalvojums. Autoritāte nāk, kad mums ir uzdevums no Dieva, bet spēks, kad esam sastapušies ar Dievu. Autoritāte nāk, kad mums ir uzdevums no Dieva, bet spēks, kad esam sastapušies ar Dievu. Es domāju, ka viena problēma baznīcā arī tā, kas faktiski atkal man te apštepselējās. Kur tu esi? Ir? Dzird? Ka vienmēr sakot, ir tā, ka faktiski ļoti daudz draudzes cilvēki, ja Dievam piederoši ļaudis, ir bez spēka. Tā ir skumja nots, ir bez spēka. Ja? Vajadzīgs ir spēks. Tiešām skan, ja? Jā, okay. Ir bez spēka. Autoritāte nāk, kad mums ir uzdevums no Dieva, bet spēks, kad esam sastupušies ar Dievu. Kas attiecībās uz mums vienu uz otru, ja tāds komentārs, ja? Mūs vienu no otra atšķir atbildības pakāpe, taču ne status. Ne status. Mēs visi šeit esam, kā saka, nosēdināti uz viena troņa. Ja? Tur efeziešiem saka, ka mēs esam nosēdināti debesīs. Ja? Faktiski uz viņa troņa mēs esam nosēdināti. Viss kā viens sēž uz vienu troni. Mēs necīnamies par troni. Viss kā viens sēž uz vienu troni. Viss kā viens. Tas ir Kristus organisms, jeb Kristus ķermenis, ja? Jeb miesa, kā te parasti saka. Ja? Tas viss ir nosēdies uz vienu troņu. Tas nozīmē to, ka faktiski viss mēs esam pie vienā vietā mēs esam un mums nav atšķirība šajā ziņā. Taču atbildība mums ir atšķirīga. Atbildība tas, kādā veidā, ko Dievs mums ir uzticējis un kā viņš mums ir sagatavojis. Mums viena no otra atšķir atbildības pakāpe, taču ne status. Tas visiem ir viens. Mēs visi esam ķēniņi, jūs to zinat, tās ir rakstīts ļoti daudz, kas mitinās savā pilī jeb kungā. Kas mitinās savā pilī jeb kungā. Psalms 91.
Psalms, saprotiet, ja jūs esat vienā pilī, nevis tur zara būdā vai kaut kādā barakā, bet jūs esat pilī, tāpēc, ka jūs esat ķēniņi un ķēniņam jādzīvo pilī. Un es saprotu, ka ķēniņi, jā, tā teikt, Dieva eņģeļi, tāpēc, ka viņi kalpotāji gar mūsu labā. Pasaulē eņģeļi neaprūpē tos tur lielos un varenos, mūs aprūpē eņģeļi, jā. Tas ir super, tas ir pavisam kaut kāds cits status, jā. Bet viņš saka tā, tas cilvēks, kas dzīvo visaugstākā patvērumā un mīt visvarenā ēnā, tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mana stiprā pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tev glābi un attiecīgi viņš pasargā no iznīcinātā mēra, viņš tev sēdz ar saviem spāniem, zem viņa spāniem tu esi paglābs, viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Kad paskatos ebreju vārdu patvērums, tad te ir tādi skaidrojumi, ka tā ir slēptuve, ieklausieties uzmanīgi, tā ir slēptuve no visāda veida fiziskām briesmām. Tas kungs, ja viņa pils, neieņemamā pils. Bet mums tur ir tiesības dzīvot, tāpēc, ka mēs tajā pilī esam piedzimuši, ja mēs esam tur iedzimuši, mēs esam kungā Jēzu Kristu, kas saucās mūsu dzīves pils. Tas ir super, ja? Patvērums, tātad mēs esam ka Dievs ir mans patvērums, uz ko es paļaujos. Tātad slēptumu no visāda veida fiziskām briesmām, jeb arī vēl viens tulkojums, jeb skaidrojums, aizsardzību no visiem maniem fiziskiem ienaidniekiem. Ko gan cilvēks man var izdarīt Tēviem 13.6, ja? Ko gan darīs cilvēks, ja? Nu labi, viņš tev var nokaut, viņš tev var un tālāk, bet tavu dvēseli tāpat, es saku, tavu dvēseli būs mierā gan tagad, šodien, gan arī nāves brīdī, viņi būs mierā, tāpēc, ka mieram tu esi aicināts un ar mieru tu aizies. Ja gadienā kas ar mieru tu aizies, tad, ka kaut kur faktiski informatīvā telpā skan kristīgā, teiksim, retorika vai apspriedelēm, kā tur būs, vai mēs izturēsim tur 6 nāks un nezinu, kas tur, kāda nozīme ir dzīt iekšā šeit stresu, ja? Dodiet atbildes, kas stiprina mūs, ja? Kas mūs pārliecina, ja? Nevis biedēte tautu, ja? Galu galā viņš ar šito visu mūrgi ir uzvarējis, ja? Tu paliksi mierīgs tagad, un tu paliksi mierīgs arī tā, ka tu kursies uz sārti, ja tas tā vispār būs, es nezinu, ja? Iespējams, varbūt, ka nē. Nav problēma, ir miers, ja tas ir neuzvaroši, ja pasaules nemiers nav stiprāks par Dievu mieru tevi. Nu, jūs neesat ievēroši tādu lietu, ka faktiski tādā brīdī, kad tev vajadzētu uztraukties un ļoti, nu, kā lai pasaka, es nezinu, stresot un tā tālāk, ja tu esi dīvaini mierīgs, ja tu esi dīvaini mierīgs, ja. Tev nomirst tūs cilvēks, tu esi dīvaini mierīgs, ja. Nāk tev līdzjūtība, man mamma nomir, līdzjūtība izsaka, man liekas, ne, man taču viņa debesīs, es taču to zinu, ja. Ko tu man te līdzjūtība izsaka, ja? Es pat nemāku, es nezinu, es jūtos pat neveikli, ka tu man izsaka līdzjūtību, ja. Es saprotu, ka varbūt ne visi man piekritīs, bet tas ir mans personīgais pārdzīvojums, ja. Un, kad es skatījos uz viņas ārkā, es ieraudzīju, tā nav viņa, ja. Tas nav tas, kas man bija sirdē svarīgs, ja. Tu tā tiešām čauliņ, tu pilnīgi un karīgām acīm redz, skaties, ja. Ja, tas jau novalkātais uzvalciņš un viss, ja. Viss. Drebīt, pidžam, ja. Cauri. Bet tas saturs svētīgais dēļ, kā Kristus ir miris, tas ir tur, augšā. Šī pils visiem ir viena. Mēs visi esam pils atmosfērā, mēs esam visi pils vidē, ja? Un es saprotu, ka pils necieš ne no kāda trūkuma. Ja mēs, protams, to skatāmies garīgi, tad visi resursi ir pieejami, absolūti visi garīgie resursi ir pieejami. Visa primārā lieta attiecībā uz esamību kā tādu strādā garīgā sfērā. Tas ir primārais. Tas ir primārais, ka mums ir jāaktivizē un jāsaprot viena lieta, ka mūsu pamats ir garīgā pasaule visu pirmām kārtām, un tad tikai vispārējais ir pakārtots tam. Pasaulē viss ir otrādi, viņiem šī te fiziskā taustamā, tā kā es savā laikā biju misionārs Īrijā, tad viņi teica, ja, mēs te neesam atbraukuši te muļķīt, mums jāstrādā, mums jādarbojas, tā kā mums būs daudz naudas, tad mēs nāksim un klausīsimies tavus runas. Ja. Viss ir galīgi šķērsām, viss ir otrādi. Šī pils mums arī ir viena, tādēļ strīda par to, kura no tām pilīm ir šikāka, kļūst lieka, pils ir viena. Ja. Autoritātes pakāpe nosaka atbildības līmenis, bet to savukārt mūsu salauztības un pazemības dziļums. Es saku vēlreiz, atbildība tas nozīmē to, ka tu esi uz kaut kādas, teiksim, sliekšņa, un faktiski Dievs tev ceļ, ja tev Dievs ceļ augstāk, tas nozīmē to, ka tev jābūt spējīgākam mazgāt svētiem kājas. Jo augstāk, jo vairāk pie kājām tā sirds atrodas, lai palīdzētu viņiem. Un tas nozīmē to, lai tev augstāk paceltajā atbildības pakāpē, nevis virs cilvēkiem, bet tieši tāpēc, lai tu būtu efektīvs viņiem kājas mazgāt. Tas zināmā veidā tiešām izstrādās tevī šo te salauztības pieredzi un iedibinās tevī tos vajadzīgos pazemības dziļumus.
Un es saprotu, ka vienīgais un absolūtais Dieva ietekmes veids, un mēs dzīvojam pasaulē, kas ietekmē ap mums visur visādi kaut kādi, kas teica, tas laikam Eds Kols bija teicis, ka viņš saka, ka ietekme tā ir dāvana. Ietekme tā ir dāvana. Protams, ja tajā ir Dievs sirds klātesošs, tad pār tā nevienam nedarīs. Vienīgais un absolūtais Dieva ietekmes veids un izpildījums ir mīlestība. Ir mīlestība. Tā ir laba ietekme, jo pār nevienam taču nedara. Pareizi, mēs to zinām. Romiešiem 13. Tas ir te rakstīts un tā ir pavēstīts. Romiešiem 13. nodaļa, 10. pāns. Viņš saka tā, mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Tev nav jācenšās piepildīt bauslību. Viņa tāpat jau ir Jēzu Kristu piepildīt, nav problēma. Tev ir jāmīl. Tas ir vienīgais, ko viņš no tevis gaida un prasa. Ja? Jo mēs vienalga esam nepilnīgi, un tas nozīmē to, ka nepilnīgs cilvēks nespēja piepildīt pilnīgu bauslību. Nav nemazī necenties. Galvenais mīl, kā tur viens no katoļu svētiem teica, ja? Mīl un dar, ko tu gribi. Ja? Vienkārši mīl un dar, ko tu gribi. Ja? Tā kā viens sakot, mīlestības ietekme, tā ir laba ietekme, jo pār nevienam nedara. Ar to domājot gan draudzi, es atļaušos teikt, gan arī valstī, ja iet runa par Latviju. Tā bišķiņ humoram, to varbūt jūs atcerēties, bet viņš tā teica. Esot gavēnī, daudz vairs nedomā par Dievu. Viņi galvenokārt sāsināti sāk domāt par ēdienu. Viņiem galvenais ir vajadzīgs, lai zinātu Dievu gribu. Tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc. Nevis tāpēc, lai stūrētu Dievu, kā es to gribu, ja? Bet lai sadzirdētu Dievu. Tā kā vienmēr sakot, esot gavēnī, daudz vairs nedomā par Dievu. Viņi galvenokārt sāsināti sāk domāt par ēdienu. Viņiem visiem pēkšņi liekas, ka tā ir vienīgā Dieva griba, kas tiem atklājusies. Tas ir labi paēst. Gavēņa vienīgais redzējums ir dāsna virtuve. Mans paskaidrojums ne, bet mans papildinājums, tāpēc esiet laipni aicināt pie galda, kas servēts ar vārdu. Un tad vēl viena lieta, man liekas, ka te arī vajag ieviest skaidrību. Jūs ziniet, ka nāk grūtības un vajāšanas. Tie ļoti daudzi teksti, bet mēs esam palaiduši ļoti daudz lietas garām nejauši. Mēs tiekam vajāti nevis bieži lielākoties, ja mēs esam atbildīgi Kristu cilvēki. Mēs netiekam vajāti mūsu nepilnību dēļ. Mēs netiekam vajāti mūsu grēku dēļ vai mūsu varbūt pat reizēm nepaklausības dēļ. Tur ir skola, tur būs varbūt korekcijas un tā tālāk. Ja? Bet pamatā vajāšanas nāk vārdu dēļ. Jēzus Kristus dēļ, Dieva valstības dēļ, kas ir taisnības, miera un prieka svētajā garā dēļ, māceklības dēļ, un arī pāns ir tas, ka jūs tiekat vajāti tāpēc, ka jūs sekojat Jēzum Kristum. Tāpēc, ja tu saproti, ka tavs, teiksim, grūtības, tavi smagumi vai tavi kaut kādi smagu apkārt tavu, teiksim, situācijas, ar kurām tu sadurās, tad bieži vien kristieši, teiksim, vairāk vai mazāk tas, laikam, manas nepaklausības dēļ, manu grēku dēļ, manu lāstu dēļ, laikam kāds tur lūdz, un tā ir buršanās, un tā un šitā, ja. Pārkāpsim pār visām šiem te traktējumiem, ja. Tā ir liecība tam, ka ar mani visi kārtībā, jo es tieku vajās, tāpēc, ka es sekoju Jēzum Kristum, tāpēc es tieku vajās, ja. Bet ko tu vajā mironi, ja? Ja jūs sapratat atkal, par ko es runāju, ja? Mirons nepārdzīvo, ka viņu vajā, ja? Viņš mierīgi guļ un tā ir tā miesiskā nomiešana, labi, lai paliek, es nesarežģīšu dzīvi jums te. Grūtības un vajāšanas viņš saka nāk vārdu dēļ. Es vēl papildināju, kādi ir tie, kā lai pasaka, parametri dēļ, kā mēs tiekam vajāti bieži vien. Grūtības un vajāšanas nāk vārda dēļ, Dieva vārda dēļ. Sēkla, kas tevī sēta, piesaista putnus. Jūs atcerieties tās līdzības, ka ceļmalā tur bija sēts un tā tālāk un tā projām. Lai tev nebūtu jācīnās ar dēmoniem un vēlniem un es nezinu vēl kādiem tur citiem mošķiem un visiem peklas izdzimteņiem. Ja? Faktiski es redzu, ka tavs risinājums ir būt un palikt par labu augsni. Ja? Par labu augsni. Tur putni nelido virsū, tur ērkšķi tev nesavairojās, ja? Un tur arī akmenājs nav. Ja? Laba, dziļa, forša augsne, ja? Un ar tev visi kārtībā. Ja? Putni tur neuzlidos. Ja? Sēkla, kas tevī sēta, viņš saka, ja sēkla, kas tevī sēta piesaist putnes, tas ir dažādu negatīvu un traucējošu norišu ietekmi tavai sirdī. Putni uzbrūk, bet es jau papildinu to, ka es redzu, ka sauli uzbrūk un ērkšķi sauli tur izkaltē, ja, tāpēc, ka nav dziļas saknes viņā, ja, un attiecīgi arī ērkšķi, ja, uzbrūk vārdam. Tātad putni, sauli un ērkšķi uzbrūk vārdam. Lai tu nedzīvot saskaņā ar šo te vārdu.
Un tāpēc es saprotu vienu lietu, ka sabiedrību sastāda 4 kategoriju cilvēkus. Ej, nu tagad saproties ar šīm te 4 kategorijām, ar šo te domāšanas veidu. Ja? 4 veidi domāšanas, teiksim, kā lai pasaka, veidi, kādā veidā mēs varam sastapt cilvēkus. Ja? Sabiedrība sastāv 4 kategoriju cilvēku, kurus raksturo konkrēts sirds iekšējais stāvoklis. Mums izrādām ceļmalu. Nu, es redzu, ka tie ir vienaldzīgie vēstīgi, cilvēki vienaldzīgi vēstīgi. Tad ir akmenājs. Nu, viņi tādi vēstīgi seklie, nepastāvīgie. Tur rakstīts, ka viņi atkrīt, ja, ka viņos tur viss nodziest, viņi vairs nav un viņi aiziet. Un 3. ir ēkšķi. Tie ir Dieva vēstīgi dezorientēti cilvēki, tie ir baiļu pilni. Un 4. ir auglīgi augsni. Un tie ir vēstīgi nodevušies cilvēki. Tā kā mums ir cilvēki ar ceļmalas sirdi, ar akmenes sirdi, ar ērkšķainu, nezāļainu sirdi un cilvēki ar auglīgu, labvēlīgu sirdi. Tāda mums te viņi ir. Un es saprotu, ka tie 4 attieksmes veidi, cilvēki dažādi 4 veidā, kā saka, reaģē attiecībā pret patiesību un Dieva vārdu. Tie 4 tādi veidi, ko te piemin. Jā, laikam uz beigām. Tā viņš te piemin tādu vienu lietu. Nedrošība ir nepareiza drošības prezentācija. Komats, ko es pielieku pats no sevis klāt, kas sauc smeli. Nedrošība ir nepareiza drošības prezentācija. Nepareiza drošības prezentācija. Un es domāju, ka mēs kaut kur jau skatījāmies ar to visu, kad nepareiza drošības prezentācija, kaut vai tas, ka mēs runājam, ne visu uz mani saka kungs, jā, kas, nu, tur attiecīgi, jūs zinat to, jā. Šito te biedē. Kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlns izzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnums darījuši. Un tad viņš saka, es jums tad apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eit nos no manis jūs ļaunu darītāji. Nu, mēs to tekstu tur skatījāmies un pētījām. Bet es tikai saku vienu lietu, ja, kad faktiski bieži vien šīs te pāns tiek traktēts un adresēts cilvēkiem tā, ka faktiski tas rada nedrošības sajūtu par sevi. Ja. Nedrošības sajūtu par sevi, ka varbūt es būšu to kategorijā, kur faktiski Dievs pavēstīs skainu gaišu, ja, ka tu esi ļaunu darītājs. Nu, tas ir galīgi garām. Ja. Jāņa 10:27 un es laikam liekšu punktu. Jāņa 10:27. Nu jā, viņš saka tā, un tad ieklausīsimies kaut kā, jā. Manas avis dzird manu balsi. Tātad mums jābūt dzirdēt spējīgiem. Avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, jo viņas manis seko. Viņš saka, eit nos no manis jūs ļaunu darītāji, es jūs neesmu pazinis. Ja? Nekad es jūs neesmu pazinis. Nekad nozīmē nekad. Pazinis tas nozīmē to, ka viņi nav klausījušies Dieva vārdu, nav savu gana balsi, viņi nav bijuši ganām, tie ir bijuši vilki, un atbilstoši viņi arī nav viņam sekojuši. Ja? Viņi nav viņam sekojuši. Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas seko man, seko tai balsī. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. No Dieva rokas ir neizraumi visi tie cilvēki, kas dzird Dieva balsi un seko šai balsi, jeb seko Dieva garu vadībai. Mans tēvs, kas man tās ir devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Ja? Es un tēvs, mēs esam viens. Es un tēvs esam viens. Un tāpēc mums ir svarīgi arī būt vienam garam ar viņu, jā, vienā garā ar viņu. Tad attiecīgi mēs būsim neizrauni. Nu, mēs esam saaudzināti kopā, ja tā var izteikties. Es domāju, ka pietiks, liksim punktu. Te slavēšanas laikā man atnāca tāds, teiksim, tāda atziņa. Pasauli šito te nepēt un nelas. Ja viņi pat arī lasi, man liekas, tu neko nesaprotu. Nu, varbūt viņi grib pretendēt uz savu kaut kādu kultūras līmeni vai inteliģenci, tad viņi varbūt tur izlas un saka, es jau esmu lasījis, ja. Nu, okei. Bet Bībele ir jāizzina, Dieva sirds ir jāizzina. Tad paklausties, ja pasaules izziņas process, tie, kas tur pēt visādas gudrības un tā pa skolām tā tālāk, pasaules izziņas process, savus pētniekus agri vai vēlu novedīs bailēs un tumsas gūstā.
Savukārt Dieva izziņas process savus pētnieks ir mācekļus agru vai vēl, bet novedīs mierā un brīvībā. Jo vairāk vārdu atziņas, jo vairāk mieru un brīvība. Jūs atzīsiet patiesību un patiesību darīs jūs brīvus. Tā kā Dievs nebūs pretī tam, kam viņš jūs aicina. Mieram jūs esat aicināti, tātad viņš aktivizēs šo mieru mūsos. Nu jā, vēl teiksim, viena doma paslīdēja garām, kad šo te momentu, jā, es nerunāšu gārti, jo tas ir mūžīgs evaņģēlijs, ka faktiski Sātans atklāsmes grāmatā runā par tādu lietu 12. Runā par to, ka tādēļ priecājieties debesis un kas tur mājo, vai zemei un jūrai, ne debesīm, vai zemei un jūrai, jo vēlns nonāca pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika atlicis. Redziet, kas paliek, Sātans sev piederīgos, kā saka, streso, maz laiks, pasteidzies. Viņš varbūt kā čukstētājs tev liek aktivizēt kaut kādu kalpošanu, tāpēc, ka redziet, laiks ir maz palicis, ja? Vajag tur darboties un ņemties un tā tālāk. Es kaut kur vienā grāmatā lasīju to, ka steiga nav no Sātana, ka steiga ir pats Sātans. Ja? Viņam ir maz laika palicis, cilvēkiem arī maz laika, jo viņi domā, ka viņam jānodzīvo tikai tik, cik viņam tā teikt, liktenis būs lējums, ja? Maz laika. Un līdz ar to tas visu to dzīvi saspiež vienā tādā baigā stresainā, tā teikt, kopsaucējā. Es paskatījos, teiksim, tā padomē, Mūzes tika atdalīts no Ēģiptes un savējiem, tas ir no ebreju tautas, uz 40 gadiem. Un es tā saprotu, lai neviens, ne otrs neveidot viņu pasaules uzskatu. Ja? Viņš bija atdalīts vispār no tā visa prom, lai neietekmētu, un viņš pat taisno tika mācīts no Dieva. Mūzes bija atdalīts Dievam, lai praktizētu iegūto skolu uz tām avīm, kur tur attiecīgi viņam Dievs bija devis ganīt. Nu, jāmācās kā minimums, laikam 40 gads, tas ir vesela paudze jāmācās, ja, un tas ļauj atpazīt un saprast Dieva efektivitāti lietās, kuras viņš pāraug un vada. Jo tad, kad Mūzes iedeva pa tauru vieram, maz laiks atlicis, jārīkojas, jādarbojās, ja, iedeva tur vienam pa tauru, tas nolika karot, tā teikt, un visu, bija nepatikšanas, ja. Nesaprāt, lietas uztverts bija savādāk nekā Mūzes to bija domājis. Nenočekoja tā teikt Mūzes motivāciju, kāpēc viņš jau nav slepkavs, ja viņš vienkārši tiešām, kā saka, iedeva viņam pa tauru, iedeva visu, cauri, nav nekā, ja. Tad iedomājieties, Dievs viņu nodalīja uz 40 gadiem. Un vienas dienas laikā, tad, kad nāca Dievs, tā efektivitāte pieaug, tu gaidi 40 gadus, katad reiz būs. Cik ilgi var gaidīt, vienu dienu, viss notiek kaut kas, ja, un vesels, es nezinu, miljonus pa burbulu aizgāja. Efektivitāte, Dieva efektivitāte, ja, tikai tāpēc, ka tos izlugāja. Efektivitāte. Tāpēc nav ko satraukties. Mums nav jāsatraucās, ka Dievs vēl paildzina mūsu sagatavošanas laiku. Mums priekšā nav laiks, mums priekšā ir mūžība. Nav problēma tajā jautājumā. Un es domāju, tāpēc, kad Ēģiptieši, tur ir interesants svešvārdi, jāteiksim tā, bet tas, kad Ēģiptieši bija nogremdēti jūrā, man liekas, ka vēl joprojām arābu pasaulē ir tas naids, ka viņi tagad to pašu grib izdarīt ar Izraēlu tautu. Ja? Jo viņi teica, ka viņi grib iznīcināt Izraēlu kā valsti un Izraēlu kā tautu, iedzīt viņus visu jūrā. Tieši tā viņi uzskata. Ja? Viņš tās agresīvās musulmaņu lietas. Tā kā viņi grib laikam tā garīgā pasaule grib atriepties, tā kā to es Ēģiptieši noslīcinājis, ja, Mūzi, ja, tad mēs tā gribam to izdarīt arī ar tavu tautu, ja, tāpat viņus noslīcināt, ja, un neizdosies, ja, neizdosies. Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, paldies Tev par šodien, paldies, Kungs. Paldies. Es lūdzu, Kungs, lai vienkārši vārds dara kaut ko pie cilvēku sirdīm, Tēvs, lai tas iesakņojās dziļi, un lai Tu uzlēji, Dievs, Kungs, savu svaigo, dzīvo ūdeni, Dievs, Kungs, uz šīm saknēm. Un lai tas atraisās, Dievs, Kungs, lai tas atraisās, Tēvs, lai tas atraisās. Lai pieaug, Dievs, Kungs, šis iekšējais brīnums, Dievs, Kungs, caur atraisītību, caur uzplaukumu, caur augļu nobriedināšanas procesiem, mums, Dievs, Jēzus. Vienkārši pieliec kaut ko klāt, Dievs, aktivizē šo brīnumu, Dievs. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, Kungs. Es Tev ļoti lūdzu, lai cilvēki ņem vērā galveno pravietisko nosacījumu. Miers, Dievs. Lai miers ir visādi, dzīties pēc miera. Tad, kad stress vai kaut kādi apstākļi izaicina, dzīties pēc miera, atrast Dievu vaigu un saņemt mieru. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, Jēzus. Dievs svēti, Kungs, cilvēkus ar savu svēto mieru. Ar mieru no augšienes, Dievs, Kungs, ar pavisam cita līmeņa mieru, visaugstāko līmeņa mieru, mans Dievs.
vienkārši noklāj Dievs, kungs, un ieaudzina to cilvēkos dzīvi paliekoši Tēvs. Jēzus Kristus vārdā svētī mūs visus ar savu svēto mieru, un mierā arī vāg. Amen un amen. Kā jau katrs jau velk uz to savu pusi, un man liekas, ka nodziedāts vārds ir īpaši svarīgs, tāpēc, kad atgriežamies pie mūsu vientiesītas draudzenītes labākās zemapziņas. Kas ir zemapziņa? Es domāju, ka tas ir tas, ko Bībele sauc par sirdi. Tur var pārdomāt un vēl, bet es domāju, kad Bībele runā par sirdi un par to, ka viņi var būt dažādi, principā var teikt, ka viņi runā par zemapziņu. Zemapziņā interesē emocijas, un viņi neatšķir labu un ļaunu. Tāpēc īstenībā, kā tu viņu noskaņos, tā viņi tev vadīs, tāpēc tev var būt ļauna sirds, un tev var būt laba sirds, no kuras izvilkt to, kas tur ir iekšā. Un ir pierādīts klīniski veikts eksperiments. Cilvēki, kas baidās saslimt ar kādu slimību, viņš baidās, viņam ir emocijas, un viņam ir objekts slimība. Zemapziņa klīnisko asinsainu izmaina visu, jo viņi ir tā labākā draudzenība. Viņi saka, aha, vēzis, un tev viņš tik ļoti patīk, tev ir tādas emocijas. Labi, mēs tavu ķermeni nastrojam, kā tas ir. Noskaņosim tā, lai tu to vari pieņemt. Un tas ir ar vārdu. Tāpēc viņš ir tik svarīgs. Tas vārds, ko tu saki, pats sev, par sevi, ir vissvarīgākais. Tāpēc tiešām es kādreiz domāju, ka varbūt slavēšana ir svarīgāka kā vārds, jo kā viens liels Dievu vīrs saka, slavēja arī debesīs, bet sludina tikai šeit uz zemes, kā izrietošs seks no tā, ka cilvēks ir kritis, bet es domāju, nē, šodien vārds ir svarīgākais. Gan pateiktais, gan arī dziedātais. Un vēl, tev ir brīvā izvēle. Man ir brīvā izvēle. Mums katram brīvā izvēle, un pavisam nesen gadījās tāds gadījums zīmīgs. Es paņēmu vienu līdzbraucēju, braucot mājās uz Siguldu. Viņi izrādījās, kā tos tur sauc, kas ņemās ar visām tām hurma, daudzām dzīvēm un astroloģi. Un mēs runājam, tā diskutējam, runājam tā, vienbrīd es jau sāku tā kā jūt, ka es tā sāku uzvilkties, bet es neuzvilkos, noturējos, mēs runājam, kad viņi izkāpa. Kāda iekāpa, tāda izkāpa. Un es Dievam tad teicu, tā mierīgi, es tā pārdomāju, man nebija argumenti, es nespēju šo sievieti pārliecināt par to, ka tas ir tik muļķīgi un tik nereāli, viss, kam viņi tic. Un zinu, ko Dievs man teica? Cintariņa, nesatraucies, es arī nevaru. Kāpēc? Īstenībā šī saruna parādīja tikai to, ka man bija taisnība. Es sāku ar to, ka cilvēkam ir brīvā izvēle, viņa teica, nav īsti brīva izvēle, cilvēkam nav. Un beigās viņa parādīja, ka viņai ir brīvā izvēle. Un pat Dievs neko tur nevar darīt. Un tā ir tā izvēle, ko tu sēsi savā dzīvē, kam tu atdosi godu par to, kas ir iesēts tavā dzīvē. Un to tu noteikti arī bļausi. Jo tiešām mums jau liekas, ka mēs esam tādi vareni. Un bieži cilvēki iznāk un runā, un es pats tā esmu ļoti daudz darījis, un kādā mērā droši vien arī tagad daru. Tu runā pareizes vārdus. Tu kaut kur esi dzirdējis, tev ir priekšstat, ka draudzē jārunā tā un jālieto šādas frāzes, un bieži vien viņi ir tādi ļoti tukši. Viņi arī droši vien darbojās, tie vārdi, viņi atvedīs. Viņi kaut vai, tu tik ilgi tos lietos, kamēr tu sapratīs, ka viņi nedarbojās, un tad tā būs iedarbība no otras puses, jo tu viņus pārstās lietot, un tu būs iemācies kaut ko. Bet šī ir ļoti sen dziesmiņa. Tie procesi notiek tik ilgi, es skatos tiem vārdiem, un atceros, kur un kā Dievs man viņu iedeva. Un, zini, viņš šodien man vēl ir aktuāli, pēc kādiem gadiem 15. Par izvēli. Mans kungs, es esmu zariņš pie vīna koka mīļām, kurš tikai tevī var dzīvību rast. Mans kungs, es esmu zariņš pie vīna koka mīļām, kurš tikai tevī var dzīvību rast. Izvēlos vairs neklausīt, ko saka sajūtas. Izvēlos vien paklausīt, ko saki man tu pats.
Izvēlos vairs nebūt sev liels un nozīmīgs, izvēlos būt maziņš, vīna koka zariņš. Mans kungs, es esmu zariņš, pie vīna koka mīļām, kurš tikai tevī var dzīvību rast. Mans kungs, es esmu zariņš, pie vīna koka mīļām, kurš tikai tevī var dzīvību rast. Izvēlos vairs neklausīt, ko saka sajūtas, izvēlos vien paklausīt, ko saki man tu pats. Izvēlos vairs nebūt sev liels un nozīmīgs, izvēlos būt maziņš, vīna koka zariņš. Izvēlos vairs neklausīt, ko saka sajūtas, izvēlos vien paklausīt, ko saki man tu pats. Izvēlos vairs nebūt sev liels un nozīmīgs, izvēlos būt maziņš, vīna koka zariņš. Ko tu šodien izvēlies? Tu vari spēlēt ar pareiziem akordiem vai izdarīt kļūdas. Es tikai pašās beigās ieraudzīju, ka man akordi nepareizi ir pierakstīti. Vai tavā dzīvē tu esi sarakstījis pareizos? Ja nē, tu vari apgriezt otru pusi, uzrakstīt pa jaunu. Ko tu izvēlies? Vai tu izvēlies Jēzu? Brīvu izvēli. Zini, kad Jēzus man teica, es nevaru arī šo sievieti piespiest ticēt man. Pareizi, bet viņš varētu piespiest. Viņš negrib piespiest, jo mīlestība tuvākam ļaunu nedara. Mīlestība atstāja brīvību. Es nejūtu nosodījumu viņa balsī. Ir milzīga brīvība. Kaut ko teikt mums pašiem par sevi un noticēt tam, kas mums ir teikts par sevi. Jau no bērnības, bet Dievam laika nav. Un šodien var izlabot to, kas ir bijis kādreiz. Vienkārši izvēloties. Vienkārši runājot savā dzīvē to, ko Dievs par tevi saka. Apsēsties kā pie baltas lapas un izdomāt, ko tu vēlies, ko tu tiešām no sirds vēlies tieši sev. Zini, drīksti tu tā savā brīvībā izdomāt, ko tu vēlies tieši sev. Būs tur debesis skaņu tik daudz, un visas tās ļaus tev atrast sevi, to vienīgo īsto, ja paspēsi šeit, tad laimīgāks būsi jau tur. Bet tik un tā tu tur būsi, un vienmēr ar tevi kopā būs viņš, un redzēsi tu viņu, jo gaisma būs viņš. Bet ja tu gribi šodien viņu redzēt un satikt, tad zini, it neviens tev nevar priekšā aizstāties. Un ticība tavā, ko sacīsi sev, tā piepildīsies un paņemsi tu it visu sev līdz. Tai dejā debesīs, it visu paņemsi līdz. Un debesīs griežoties vārdi vairs nebūs, būs tikai vien tu un viņš. Tur atkal un atkal un atkal tu sapratīsi, kā viss, kas ir bijis un vedis tevi uz turieni paciešanas, ir īstajā brīdī un īstajā vietā, jo viņš to tevi ir līdzīs. Lai esi tu slavēts, mans kungs, tu Dievs, par to, ko tu dod. Par to, ka es drīkstu būt vienkārši un īsts. Par to, ka tu netiesā. Lai slavēts tu esi, lai dvēseles ciet un atmirdz ik viena sirds.
tai brīnumā, tuvībā, ko tu mums dod, kad zvaigznēs tu atmircī. Ja tu vēlies, vienkārši atdod viņam savu sirdi, tas ir mans padoms. Man ir brīvā izvēle, un tev tāda ir. Kad izpildīja nāves sodu Romas impērijā, piesietot krustā, krusta nešana bija, viņai arī bija savu simbolika vēsts, jo tev uzlika to krusta šķērs koku, un tu viņu nesi līdz krustā sišanas vietai, apliecinot, ka tu esi vainīgs. Tas bija kā tāds zīmoks uz tiesas sprieduma, un visi redz, kur iet vainīgs, slepkau, viņš ir vainīgs, un ja godprātīgi tu piekrīt savai vainai, to ar prieku nes krustu, ja nē, tad tik un tā tu esi vainīgs. Kas notika ar Jēzu? Viņa krusta šķērs koku uzlika kirēnietī citam cilvēkam. Un tagad rodas ļoti interesants, ja tu skaties tā pa gabalu, viens iet un atzīstās, ka viņš ir vainīgs, bet citu piesit krustā par viņu vainu. Tas tika izdarīts arī par tevi. Un zini, Jēzus saka, ņemiet mani jūgu, tas ir viegls. Tāpēc, ka viņš ir paņēmis tavu nāvi. Tu esi nomiris viņā. Un tas ir pa īstam, lai arī tas nav saprotami. Un tas ir tas piedāvājums. Padomā par to. Tu biji vainīgs, nomira par to viņš. Lai tu būtu priecīgs un viņš varētu saņemt visu godu.